Čau visiem! Es Vitālijs no Latgales. Šodien laižam video otro daļu, kur jums solīju nofilmēt projektiņā atzarojumus tos, kur aiziet uz Krāslavu, Rezekni, uz Sventī, apveceļš, jā. Tas, ko es gribēju vēl jums pateikt par iepriekšējiem komentāriem. Par iepriekšējo video varbūt vēl būs komentāri kaut kādi, jā, bet video es šito filmēju vēl tagad, man tur kaut ko tā raksta. Varu secināt tikai to, ka cilvēki dalās trijās grupās. Pirmā grupā tiem, kam viss patīk, ļoti labi, otrā grupa vienalga visiem, jā, un trešā grupa viss slikti, jā. Ir bijuši cilvēki, kas rakstīja man komentārus, ka nevajag būvēt divas joslas, divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā, jo vajag saekonomēt līdzekļu, kam tur tā vajag un tā tālāk. Kaut kurš priecājas, ka salabos to ceļu, jā, un atstās tā, kā ir, jā, nu, tās abas divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā. Es domāju tādu variantu, ka jebkurā gadījumā ir cilvēki, kuriem būs slikti vai tā, vai šitā, jā. Saremontēs divas brauktuves ar divām joslām katrā virzienā, pateiks, dēļ kam tur nav tāda ceļa plūsma, tik daudz līdzekļu tērēt un tā tālāk. Atstās vienu brauktuvi ar vienu joslu katrā virzienā, saekonomēja naudiņu kabatā sabāza un tā tālāk. Es domāju, ka jebkurā gadījumā būtu slikti, jo ir tādi cilvēki. Manā gadījumā es tikai priecājos par to, jo jebkuras infrastruktūras uzlabošana mūsu reģionā es uzskatu tikai par. Nu, labi. Ja tur vēl kaut kādi komentāriņi būs, nu, mēģināšu uz viņiem atbildēt kaut ko tajā un kaut kādu informāciju jums sniegt. Nu, es jums solīju tā projekta turpinājumu, jā. Tā, tūlīt es jums solīju parādīt tos atzarojumus, kas aiziet uz pagrieziens uz Sventi, un atzarojums apveceļš pagrieziens uz Krāslavu. Krāslavu, Rezekni, tur nav vieni, tur nav būtiski, uz kuru pusi, jā. Tā, tagad mēs iziesim pa projektiņam par to, ko es jums solīju, jā, tad atveršu es viņu. Tā, nu tā es jums varu parādīt no sākuma Latvijas valsts ceļš mājaslapā. Par tiem iepirkumiem, jā, reko es atradu tā valsts galvenā autoceļa A6 Rīga, Daugavpils, Krāslava, Baltkrievieras robeža, Patarnieki posmā no 212. 223. kilometru pārbūve, jā, reko atklāt konkurss ir, un tā reko vēl viens posmas, valsts galvenā autoceļu A14 Daugavpils apveceļš, Kalkuni tilti posmā 8., 16. Un šitais A6 posmas ar tiem apaļvērda krustojumiem, ko jums gribēju parādīt. Tā sāksim. Vēl par to, ka tur viens otrs rakstīja, ka būs tikai viena brauktuve ar pa vienai joslai katrā virzienā atstātā. Ja? Nu, reku es jums to no rasējumiņa gabaliņu parādu palielinu, ka ir uzrasētas abas brauktuves pa divām joslā katrā virzienā, un nav tā, ka viena josla ir pamesta novārtā. Taisīs abas divas brauktuves katrā virzienā. Ja tur domā, ka kaut kādi līdzekļi ir kaut kur tā maz, ticiet man, neviens jums nestāstīs, ka līdzekļu ir daudz. Ja, nekura valsts pasaulē jums nepateik, ka līdzekļu pietiek. Jā, un aici skrieniet, prasiet mums, jā, nu, iedomājieties paši, valsts saka, līdzekļu ir daudz, nu, tad visiem vajadzēs tos līdzekļus. Labāk visu laiku teikt, ka drusciņi pietrūkst, 2–3% pietrūkst, nu, tad visi būs mierīgāki, vismaz manas tā domas. Nezinu, izsakaties komentāros, ko jūs domājat par to. Tā, nu, ko es jums gribēju parādīt? Gribēju parādīt to posmu, jā, reku tas posmas. Tā bišķi palielināsim. Posmas, nu reku, kur tas beidzās tās divas brauktuves, jā, kur es jums rādīju pagājušreiz.
un reku aiziet pirmais apļveida krustojums, kur aiziet Krāslava, Rēzeknē, Naujienē, apveceļš, jā, pēc tam reku Brauktuvē arī, pēc tam otrais apļveida krustojums, ceļš uz Daugavpili un ceļš uz Sventī, kurš arī iekļauts nākošā gada pārbūves projektā, jā, tas arī posms ir mums tā diezgan slikts, kas pa viņu brauc, zina, ka viņš ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Tā, nu, dotajā brīdī mēs tūlīt izskatīsim šito apļveida krustojumu, tā tūlīt es viņu atveršu. Tā, reku viņš man ir, tā tūlīt atversies. Tā, reku viņš atvērās man. Tā, bišķi, lai būtu tā, bišķi saprotamāk. Tā, ne, bišķi šit. Kaut kas aizgāja kaut kur projām. Tā, vēlreiz atgriežamies. Tā, nu, kas te ir? Bišķi mazāku sataisīt, tad vajag. Neielien monitoru ekrānā, nelien iekšā. Tā, nu vēl bišķi mazāku, lai varētu redzēt tos ceļa atzarojumus labi. Nebija tās kaut kāds tā. Nu tā, reku aiziet divas brauktuves, pa divām joslām katrā virzienā. Šitā ir josla, kas aiziet uz Rīgu, un šitā, kas josla iet uz Daugavpili. Kā jūs redzat, viņas visas sajiet kopā, jā, sajiet kopā skaisti tā. Un šeit mūsu apļveida krustojums. Ceļš aiziet uz Rēzekni, ceļš aiziet uz Daugavpili. Un kā jūs ievērojat, šitā brauktuve, ko mēs izmantojam tagad, šeit viņa vairs nebūs. Ja? Pēc šitā apļveida krustojuma paliek tikai viena brauktuve ar divām braukšanas, ar pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā. Tā te vēl bišķi vēl tālāk pārškirstīt to pašu brauktuvi. Reku viņa aiziet. Redzat, šitā apakšā ir tā brauktuve, ko mēs izmantojam tagad, un viņa vairs neeksistē un netiks vairs izmantota. Ja? Pēc pirmā apļveida krustojuma braucot uz Daugavpili, sanāk, ka mums paliek viena brauktuve pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā. Ja? Tagad mēs pārējām uz otro apļveidu krustojumu braucot no Rīgas puses. Ja? Un redzat, ka šita, kur tie tāds rozīgs apzīmējums, tā ir vecā brauktuve. Ja? Vecā brauktuve, reku ļoti labi var redzēt, ka šitais ceļš, kas tur tagad ir, ja, kur mēs izmantojam, viņa vairāk nebūs. Šita ļoti labi redzēs uz zīmējuma, ka apļveida krustojums būs tieši pa vidum tai vietai, kur ir pagrieziens uz Sventī, ja, kur tagad izmanto automašīnas. Izlasot visu dokumentāciju, es tur skatījos, ka visos apļveidu krustojumos būs apgaismojums, ja, tur naktī būs gaišs, skaisti un viss tur kā vajag. Tā, te sanāk pietur vietas, ja, kaut kādas ir mums, redzi, ar nobraukšanas vietiņām. Viss zolīdi ļoti skaisti. Ja tiešām tas tā viss būs, es tikai par tādi projektiņi man patīk, un infrastruktūras, jebkura infrastruktūras uzlabošana ir, jebkārt ir baigi forši. Tā, nu pāriesim bišķi tālāk vēl. Tā, nu reku tas projekta nobeigums, jā, kur tas tilts dzelzceļa, un aiziet ceļš uz Daugavpili, jā, un šitā sarkanā, rozīgā sarkanā, vai kāda te krāsa, kur vecais ceļš, viņš vairāk netiks izmantots. Tā, lūk, tā, ko es vēl gribēju jums parādīt. Ja jums būs kaut kādi jautājumi par kaut kādiem konkrētajiem ceļa posmiem, jā, tur kaut kādas nobrauktuves, kaut kādas bremzēšanas joslas uz tiem posmiem, par ko es esmu runājis, tad varbūt es ja salasīsies kādi vairāk jautājumi, tad es apkopošu to visu un tad sataisīšu vēl vienu video jums, ja jums būs interesanti. Tā, nu, kā es teicu, aiz apļveida krustojuma pagrieziens uz Sventī, ja, kur aiziet arī ceļa posmas tiks labots. Nu, es tur varu kaut kādu daļu ceļa posma atvērt jums. Tā, nu viņš man te principā pašā sākumā un ir, jā. Tā 15. Tā zīmējums, tas būs šitais. Tā ceļš tilts pār Daugavu. Nu, paņemsim 15. zīmējumu, jā, 15. Tā 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 15. Tecait šitais sanāktas 15. rasējuma posmas. Nu jā, 14, kur Daugavpils ir, nekas sevišķi taisna strīpa, jā, paliks viena brauktuve, kā bija šeit, tikai tiks uzlabota visa infrastruktūra, kā viņiem būs. Tad dzelzceļa līnija blakus iet, tur viss tur redzams. Tā. Nu, tā kā tāds video sanāca. Ļoti interesanti palasīt jūsu viedokļus, jā, no iepriekšējā video bija interesanti tā, kā jums ir tiešām interesanti, jā. Tik cik cilvēku, tik ir viedokļu, jā. Tā kā paldies par uzmanību. Ja jums kaut kāds jautājumi ir, rakstiet komentāros, un varbūt tad vēl sanāks kaut kāds video. Bet tā jau palielam jau nav ko šeit vairāk vairs stāstīt. Tādu daudz maz samērā informāciju esmu salicis jums. Nākošais video šito tēmu, es domāju, ka izies ne tuvākā kaut kur pavasarī vai vasarā, kad jau kaut kādi darbi sāksies, un tad mēs tur aizlidosim, paskatīsimies, aizbrauksim, kā tas viss notiek daudz maz un kur kā. Tā kā Vitālijs no Latgales, īkšķīti augšā, kurš vēl neparakstījās uz manu kanālu. Manā kanālā vēl tur var redzēt visādus kvadriņus, traktorus, ekskavātorus un visādus mājas darbiņus, tādus nelielus šādus tādus. Tā kā īkšķītis augšā, paldies par uzmanību, lai jums veicas!